Zanes pirmā neoficiālā kliente bija kolhoza priekšsēdētāja sieva. Viņu Zane satika maizes veikalā. Apsveicu ar skolas beigšanu, ko tad tālāk? Vēl nezinu. Jāprasās, kur vajadzīga šuvēja. Vēl jau gribas kādu nedēļu pabaudīt vasaru. Vecākiem ar darbiem jāpiepalīdz, un tad jau redzēs. Tu roku vēl iemēģinot varētu man izpalīdzēt. Man vajag vienu kleitu, tur drusku pielabot. Mūsu svetai, šuvējai, redz daudz darba, tāpēc nekādi nevar mani paņemt. Varbūt tad tu varētu? Var mēģināt. Otrā dienā jau bija uzzināts, un arī tā teikt uz klientes auguma noskatīts, kur un ko vajag pielabot. Abas vienojās, ka pēc pāris dienām Zene atkal uz centru, un tad jau abas satiksies ar pāršūto kleitu. Nedaudz jau rokas drebēja, ka tik kaut ko neizbojā un vai viss sanāks. Annas uzmundrināta un atbalstīta, Zene ķērās pie darba. Jaunā šujmašīna bija sabiedrotā ar prasmīgo šuvēju. Diegi netrūka, viss izdevās kā pēc grāmatas. Norunātajā dienā Zane jau bija pie savas pirmās klientes mājās. Vēroja, kā sajūsminās apmierinātā. Zane, tu esi brīnums, paskat, cik skaisti, un vēl esi te nelielu rotājumu piešūsi, kolosāli, un vīles, prieks skatīties, paldies! Zane dabūja ne tikai apskāvienu, bet arī savu pirmo samaksu. Vēl grozoties pie spoguļa, sieviete izstāstīja skaudro patiesību par Svetu, ka pie tās, ej, kad gribi, vienmēr aizņemta. Tad arī atsauksmes par paviršu darbu. Bet tā kā viņa šajā nostūrī vienīgā šuvēja, tad ko tad citu? Jācieš kāda ir. Bet tu nebēdā, es tev palīdzēšu. Pavadot pie durvīm noteica priekšsēdētāja sieva. Zane nevarēja saprast, kā viņa var palīdzēt. Pēc nedēļas Donāts, pārbraucot no darba, atveda svarīgu ziņu meitai. Rīt priekšsēdētājs viņu gaida savā kabinetā. Nākamā diena nesa atbildes uz tiem daudziem jautājumiem un prātojumiem, kuri naktī nelika mieru Zanei. Man ir ienākušas ziņas, ka tu labi proti savu tikko apgūto amatu. Cik zinu, ka tavas skolas beigšanas labās sekmes dod iespēju tev izvēlēties, kur tālāk gribēs strādāt. Jau esi izlēmusi? Ja godīgi neesmu, bet gribētos jau tuvāk mājām. Zane jutās kā pie direktora, kad sastrādāti nedarbi. Kā tu skaties uz to, ka piepalīdzēšu tev iekārtoties pie mums? Te jau var vēl vajag vienas prasmīgas šuvējas rokas. Sveta tak netiek ar visu galā. Tieši viens darba galds stāv tukšs. Paldies, jā, labprāt, kad jāsāk strādāt? Nobēra Zane. To apspriedīsim. Zane pāradās mājās. Anna jau viņu nepacietīgi gaidīja. Mām, man nokārtoja, kas varēšu strādāt tepat centrā. Būšu ar jums. Zanī, tas taču tik jauki, pat neticami. Vakarā arī Donāts par jaunumiem bija patīkami pārsteigts. Zane savus pienākumus veica cītīgi un ar lielu atbildību. Sveta uz viņu raudzījās ar aizdomu pilnu skatienu, it kā jaunā kolēģe būtu atnākusi un grasītos viņai kaut ko atņemt. Bija atkal iegriezusies priekšsēdētāja sieva. Tuvojās pavasaris, gribas jaunu blūzīti. Izvēlējās modeli, noņēma mērus un vienojās par nākamo piemērīšanas reizi. Kad jau kliente posās prom, Zane tik noteica. Paldies jums, Larisa, par visu. Nesaprotu, par ko tu runā, zīmīgi piemiedza raci un atvēra jau izejas durvis. Ja, tas jau tāpēc, lai Sveta neko nenojauš, par ko mēs te.
Turpinot darbu, nodomāja Zane. Anna šodien nolēma, ka vajadzētu aprakt zemi ap puķu dobi. Laiks labs, vakariņas jau sagatavotas. Bez darba grūti nosēdēt. Ķērās klāt. Tā slimā kāja apgrūtināja rakšanu, bet nekas, pa lēnām, pa gabaliņam, šis darbs tiks padarīts. Blakus noliktais spainis, būs tad, kur mest nezāles. Ik pa brīdim pieliecās tās kārtīgi izskritīt, lai nav lieka zeme izbērt jāstiep. Asa sāpe, Anna roku atrāva no zemes, gar smilšaino pirkstu sāka tecēt tumša asins straume. Ieskatījās vērīgāk. Anna ieraudzīja šī paveiktā vaininieku. Paliela stikla lauska. No kurienes tā te uzradusies? Noteica Anna un devās uz istabu apmazgāt rokas. Aptinusi pirkstu devās pabeigt iesākto. Drīz jau apsaitētais audums kļuva sarkans, jo pārgrieztā vieta negribēja pārstāt asiņot. Vakarā apsieto vietu ievēroja gan vīrs, gan meita. Ai, neveiksmīgi pārgriezu roku, puķu dobi. Nezinu, no kurienes stikla gabals tur bija. Kaut zeļonku uzliki. Anna tik atmeta roku, tai skrambai tak iestur tādu vērību piegriezt. Brūce kā par spīti nedzija. Tik ar katru dienu kļuva sarkanāka un sāpīgāka. Anna pa sentēvu metodei pielika ceļmalā pustina tīru binti un turpināja ikdienas darbus. Tak nieka sagriezts pirksts jau neapstādinās daudzos pienākumus. Vēl pie šī visa pirksts pietūka un sastrutoja. Pēc pāris dienām jau apsārtums bija sācis iet plašumā. Donāta un Zani mājās sagaidīja ne tikai vakariņas, bet Anna, kura bija atgulusies gultā. Kaut kāds vājums, drebuļi. Meita pielika roku pie mammas pieres, karsta. Arī termometrs to apstiprināja. Anna ir temperatūra. Pagulēšu un pāries, noteica sasargusī un lūdza, lai uzsedz vēl kādu segu. Kad tas nepārgāja jau kādu nedēļu, tad Zana un Donāts pat tiešām satraucās. Palīdzot Annai ērtāk iekārtoties gultā, Zane ievēroja, ka uz mammas rokas jau ir parādījušās sarkanas svītras. Vājums un temperatūra pieņemas tik spēkā. Annu aizved uz slimnīcu. Nopietna asins saindēšanās. Slimniece jau bija tā novārgusi, ka nespēja neko vairs lāgā atbildēt uz ārsta uzdotajiem jautājumiem. Pārunājot gan ar meitu un vīru, nāca pie secinājuma, ka viss tātad sākās ar to pārgriezto pirkstu. Acīm redzot, viss jau bija tik tālu ielaists, plus vēl vājā imūnsistēma, ka Anna neizķepurojās. Donāts sēdēja uz soliņa un truli vērās tālumā. Šodien mīļā Anna dodas uz visiem laikiem no viņa prom. Bēru diena. Zane bija tikpat satriekta kā tētis. Abi sev pārmeta, ka vajadzēja ātrāk pievērst uzmanību tai brūcei, tad noteikti Annu varētu vēl glābt. Donātam bija sajūta, ka ir atrauts kāds gabaliņš no ķermeņa, tāds, bez kura cilvēks nevar tālāk eksistēt. Arī Zane nespēja noticēt, ka mammas vairs nav. Viņa sēdēja savā istabā. Kaut kas lika piecelties un pieiet pie skapja, izņemt no turienes kasti, kurā glabājās viņas mīļās bērnības rotaļlietas. Zane visas pārskatīja. Rokas it kā pašas no sevis pacēla melni raibo kaķi, kurš par šiem daudzajiem gadiem metāla atslēdziņu, kura mācēja viņu pakustināt pa grīdu, bija pazaudējis. Zane to apskāva un čukstēja. Mana Anna, mana mamma,
Pēc brīža noslaukot asaras izgāja ārā pie tēta, kurš joprojām sēdēja uz soliņa. Uzlika viņam savu roku uz pleca un teica: Tēt, ir laiks doties pavadīt mammu pēdējā gaitā. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.